Esam studijā, visu Latvijas traktoru dienu gaidot. Sveicināti dalībnieki, skatītāji un, kā solīts, ap 40 dalību firmu. Pasākumu komentēs Pauls Timrods, kurš tehnikas sporta drēbi pazīst. Organizatori būs sarkanajos tēkreklos, bet tiesneši profesionāļi zaļajos. Laiks doties uz Tērveti, ieskatīties pirmajā Latvijas šā gada traktordienā. Prieks, ka pirmā traktora diena ir Tērvetes laukos. Varam atcerēties, kad arī pirmās lauka dienas, kad vispār šā tradīcija sākās, bija Tērvetē. Un es domāju, ka tie ir loģiski, ka arī pirmā traktora diena, šādas idejas īstenošana ir pie mums. Es domāju, ka traktora diena varētu būt arī tradicionāli šeit Tērvetē. Žurnāla saimnieks, redakcijas darbinieki arī droši vien zina mūsu firmu, zina mūsu firmas iespējas, arī to vidi, kurā mēs strādājam, ka šeit var atrast arī piemērotu vietu arī šādam pasākumam. Ja lauka dienas mums parasti notika kādos līdzenumos, kādi mums arī firmā ir, tad traktora dienām piemērots ir tieši šī. Citas prasības, jā. Citas prasības, ja, kur tiešām jau vajadzēja pārbaudīt traktoru jaudas spēju, teiksim, velkot kravu kalnā, tad šeit tā vieta ir ļoti piemērota. Un piemērot arī skatītājiem, ja tas kopā ir ļoti skaista ainava, un cilvēki var baudīt ne tikai šo šovu, bet arī šo skaisto dabas vidi. Sāksim ar mazākajiem tā pieklīdiem 8 tonnas, tagad tie uzrauja kalnā, tad brauks 16 un pēc tam 20, tikmēr tie 8 tonnīgi samainās vietām un brauks kalnā otrais. Vismaz tā šobrīd informācija no tiešnesiem, es ceru, ka tādas arī viss notiksies. Mēs braucam pie ņūku kolonu un mēs te Nav jau viegli arī no profesionāla viedokļa skatoties šādu traktora dienu šovu sarīkot. Nenoliedzami, bet es domāju, ka pasākums tas ir liederīgs un arī izdevies gan laika apstākļu ziņā, gan arī vietas izvēlē, un gandarījums ir gan skatītājiem, gan arī pašiem dalībniekiem. Gan dalībnieki, gan arī šodien tiesnešu korpusa sastāvā ir fakultātes jaunākā paudze, proti studenti. Tad visi profesionāli? Nenoliedzami. Es domāju, ka skatītāji, kas skatās, tad viss tiek tiesāts godprātīgi un arī iznākums būs tāds. Jā, tiesneši ir zvērējušies būt ļoti, ļoti objektīvi.
Nu, lai izdodas, es domāju, ka šī būs laba tradīcija nākotnē. Paldies! Es domāju, ka nenoliedzami šī tradīcija ir jāattīsta, jāvirza tālāk, un tā ir ļoti, ļoti liederīga. Laikam pirmais traktoru šovs kā tāds šobrīd, šajā gadā arī. Tas ir pirmais tās lielais traktoru šovs brīvā dabā, un ir bijušas citādākas izstādes, kur viņi stāv vienkārši rindiņam, ir tāds, ka brauc, no kārtīgi apstāties, tāds nav Latvijā bijis. Tas smēķis arī šeit ir traktoros. Es domāju, ka publika būtu priecīga, ka skanētu vienkārši mūzika un zaļumbāla. Jautājums ir par mērķi, ko vajag sasniegt. Un mērķis vienmēr būtu iepazīstināt cilvēkus, kuriem šie traktori reāli interesē, ar šo visu piedāvājumu spektru vienā vietā, vienādos apstākļos, un galā vienam ar otru iepazīties arī tiem večiem, kas tos traktorus tirgo. Bet publika bija nogaidījusies. Viņi visu laiku aizkulisēs, var teikt, visu laiku par to runāja. Kurš tā ko te var? Nu, tā ir tā īstā reize. Es domāju, ka jā, tas ir tāds pasākums, kur noteikti vajadzētu ieviest kā tradīciju, un galu galā pagājuši 20 gadu, kopš valstī ir iestājusies neatkarība. Esam tik tā tikuši, ka mēs varam sarūpēt sev saimniecībā jaunus traktorus, pie tā vajag turēties, un tagad šim pasākumam būs 10, 20 vai 50 gadi, tā būs tik skaista vēsture, ka tu būsi lepns, ka biji pirmajā pasākumā. Tad jau 20 sekundēs nedaram. Kas tur tagad ir? Tā varbūt ir citi, ja? Viena lieta ir arī mēs varbūt semināros stāstam tur viena lieta, cik nu labs mūsu piedāvājums, cik nu slikts varbūt kāds cits piedāvājums un vajag darīt tā un vajag šitā. Bet, kad te uz vietas to visu redzi, teiksim, kā šodien ar traktoriem, tas nekā labāk es nevaru iedomāties. Ja man būtu cepuri, es noņemtu cepuri no Tērvetes priekšā, gan par to uzņēmēju rīkot šādu pasākumu, bet otrs un pats galvenais ir tas, ka Tērvete vēl joprojām ir tā saimniecība, kas stingri seko tehnoloģijām. Vienalga, kurš viņam to tehnoloģiju ir iestāstījis, bet tehnoloģija. Un, ja tehnoloģijas ievēro, tad arī rezultāts ir. Un, ja rezultāts ir, tad var atļauties arī rīkot šādus pasākumus un parādīt savu skaisto saimniecību šeit uz vietas. Tas nozīmē tehnika, ne tikai tie dīkspēki, vispārējais, visi jāievēro, arī ko tu auzēs un kādu sēklu tu liki zem. Tieši tā. Un es te varu teikt, ka, piemēram, mūsu fonā redzam Tērvetes alus telti, piemēram, jā, un es ar lepnumu varu pateikt, ka Tērvetes alus patreiz ir vienīgais, kas ražo alu no Latvijā audzētiem miežiem, un grib palielīties šie mieži ir mūsu ieteiktā šķirne un mūsu ieteiktā tehnoloģija. Un rezultāts ir, to jūs arī redzat šodien, tāpēc saules patēriņi. Un, godīgi sakot, šis gads ir iesācies ļoti cerīgi, un es domāju, ka tas dziļākais, tas zemākais punkts, tas tumšākais punkts mums ir aiz muguras, un ko citu Latvijā zemnieki darīs? Ir jāsamnieko, un tad arī būs viss kārtībā. Traktors baznīca tur rakstīts, ja? Pēcīt, varbūt, ka tev ir taisnība, bet domā, ka mums tik liels tēkrekls ir. Es nezinu, varbūt, ka ir. Paskatīsimies. Tad tu vari mašīnā pie spoguļu piekārt. Tur devēs, ne? Pašam uz staltu augumiņu varbūt būs tā pišķi tā kā man vientāds apspīlēts, bet ir ok. Tagad vienam deg dzeltenā lampa, otram nekas. Tas nozīmē, ka Deutschfārs varētu tā kā vīnēt, jo mums joprojām likums ir spēkā, kā muguļas mīs, tas vēl tādu. Un tad skatāmies, kā mums